They don't care about you until they know that you care. Es viņam zvanu, viņš ir pilnīgi augsts. Viņš sen jau vairs par maniem nedomā, viņam ir cits problēmas, cits intereses. Kā mēs jau gada beigās redzam, kuram ir rezultāti un kuram nav. Čau, man sauc Oskars, esmu uzņēmējs, līdziepašnieks kompānijai Digital Maverick, un šodien es tev pastāstīšu, kāpēc ikdienā uzņēmēji pazaudē ļoti daudz naudu un kā elementārā veidā mēs īstenībā to visu varam sakārtot. Un atbilde ir CRM sistēma. Man iepriekš bija fitness klubi, man bija 3 fitness klubi, man bija 100 pār darbinieki, ļoti daudz treneri, daudz pārdevēju un visu, ko mēs katru dienu darījām, vienkārši ritīgi daudz fokusējamies uz pārdošanu. Tā bija pirmā reize, kad es vispār sapratu, kāpēc CRM ir nepieciešams. Jo ir tik nenormāli elementāri palaist garām ziņas, tur kaut kā tev klients ir kaut ko uzrakstījis un tu neesi atbildējis, tur Instagrams, Facebooks, kaut kāda varbūt tās e-pasti, pieteikumi no reklāmas, vēl kaut kas, un tev nāk iekšā varbūt pieteikumi, bet tad tu tos pieteikumus neapstrādā laikā, tev nav varbūt piezīmes kaut kāds atstāts arī par cilvēkiem. Arī viena no kļūdām, ko es darīju, kāpēc CRM ir tik ļoti svarīgs, kad agrāk es nepierakstīju piezīmes, un tad, kad man ar šo cilvēku redz, man atnāk tur kaut notifikācija vai ziņa, man jāsazinās ar viņu, tagad tur ir pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem, es vairs neatceros, par ko mēs runājam tajā sarunā, un tāpēc es vienmēr atstāju piezīmes, vienalga, ko viņš man tur teica, vai viņš tur bruģi lika tajā dienā sētā, vai bija ar suni pastaigāties, vai kaut kas cits. CRM galvenās sistēmas, tātad tās priekšrocības tajā, ka CRM sistēmā tev būs vieta, kurā tu varēsi pāraudzīt visu savu pārdošanas ciklu. Ko es ar to domāju? Tad tev ir kaut kāda varbūt tās pirmā stadijā, kad iekrīt pieteikums, tad ir varbūt tās pirmā saziņa, tad ir bijusi kaut kāda tikšanās, tad ir bijusi varbūt tās piedāvājuma izteikšana, tad ir atkal kaut kāda atkārtot saziņa, un tad ir noslēgts darījums vai nenoslēgts darījums. Un tev vienmēr ir jāzina konkrēti, kurā no šiem te posmiem ir tavs potenciālais klients. Jo no katrā no šiem posmiem mainās gan viņa komunikācija, kā jūs komunicējat ar viņiem, mainās varbūt tās tur follow-up ziņas, vai ne, tad, kur mēs atkārtot sazinamies un prasam, hei, esat izlēms vai neesat izlēms, vai ne? Kā vispār veidojas attiecības, vai ne? Attiecības veidojas no tā, ka tu izrādi kaut kādu interesi par otru cilvēku. Un angliski ir tāds labs teiciens, they don't care about you until they know that you care, vai ne? Tad cilvēkam tu nerūp, kamēr viņš jūt, ka tu viņam rūp. Sapratāt, uz ķerā doma, jā. Un tā ideja ir tajā, ka, piemēram, es agrāk pārdevu fitness frančīzes, mums tur uzņēma tāda Enforce International, Nīderlandē mums bija office, pārdevām frančīzes, un kas ir interesants, ka mēs pārdevam šīs frančīzes tur Hamburgā, tur Kiprā, tur Barcelonā, Nīderlandē, Anglijā, visu kaut kur pārdodam. Bet tā Nīderlandes likumdošana paredz to, ka tajā mirklī, kad es esmu izteicis, piemēram, piedāvājumu, es pēc tam nedrīkst ar šo potenciālo klientu sazināties 30 dienas. Nīderlandes likumdošana paredz to, ka, ja tu izsaki piedāvājumu virs 100 000, tu pēc tam 30 dienas nedrīkst sazināties ar šo cilvēku. Tad iztēloties, es tagad 30 dienas neesmu ar tevim sazinājies vai ar to konkrēto potenciālo klientu, un pēc tam 30 dienām sazinoties, es viņam zvanu, viņš ir pilnīgi augsts, viņš sen jau vairs par maniem nedomā, viņam ir cits problēmas, cits intereses, un varbūt pat labāk piedāvājumā vēl kaut kas mainījies. Un man atkal ir tā saruna, tās attiecības ir atkal jāatjaunina, vai ne, no pilnīgas nulles. Kur atkal šajā mirklī tas CRM tad nodara tajā, kad es visu tās iepriekšējās sarunas, visas komunikācijas, visas esmu piefiksējis tur kādā krāsā, viņam ir mašīna, kur viņš dzīvo, cik viņam suņi un kā viņas sauc, varbūt kaut ko vēl par bērniem, vēl kaut ko. Un es vienmēr cenšos atzīmēt CRM pēdējo lietu, ko viņš man teica. Un tad, kad es viņam zvanīšu, es atsaukšu to un teikšu, hei, izdevās toreiz to un to sakārt. Viņš teiks, kā tu atceries? Es teikšu, man esi svarīgs klients. Vai ne? Un tās ir tās mazās lietas, ko tas CRM man ļauj konkrēti izsekot, kurā pārdošanas procesā atrodas mans klients. Ļauj atstāt piezīmes par šiem klientiem. Es varu automatizēt saziņu ar šiem cilvēkiem. Visas formas, komunikācija, pārdošanas rezultāti. Es pēc tam dashboardā varu redzēt, cik pieteikumi, cik no tiem pieteikumiem man reāli ir kvalificējušies uz sarunām, cik no tām sarunām reāli konversijas bijušas uz reāli pārdošanu, viņi ir kļuvuši par reāliem klientiem. CRM sistēma jums nodrošinās to, lai jūs varat pāraudzīt kvalitatīvā veidā, viegli pārredzēt visus savus pārdošanas procesus un rezultātus. Un kas vissvarīgākais ir sevišķi, ja tu esi uzņēmējs un tavu komandu ikdienā pārdod, tev taču patiktos, ka tu vari atvērt telefonu un redzēt, ok, forši. Ko tad mana komanda šodien ir sastrādājusi? Viņiem ir tik daudz pieteikumu, tādi rezultāti, tik daudz tikšanās bijušas, tādas konversijas. Ikdienā mēs staigājam apkārt un mēs nemaz nezinām, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Man bija ļoti laba saruna ar vienu uzņēmējiem, kuri
Viņi nodrošina apkops tur smagām tehnikām. Ne? Un katrs no pārdevējiem savā tur Latvijas reģionā strādā pats par sevi. Katram ir sava pārdošanas sistēma, kāds Excelī, kāds kladē, kāds kaut kādu pipedrive izmanto, vēl kaut ko. Un es tam uzņēmējiem jautāju, nu tad kā tu zini, kad viņi labi strādā katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi? Viņš saka, mēs jau gada beigās redzam, kuram ir rezultāti un kuram nav. Un tad mēs ar viņiem aprunājamies. Es domāju, gada beigās? Ja es esmu uzņēmējs, man šķiet, ka man katru dienu, katru nedēļu jāredz, kas tad notiek pārdošanā, kādi ir tie rezultāti un kāds sasniegumi. Un viss tās pārējās lietas apkārtam. Nevis reizi gadā, tā jau redzēsim. Ja būs labi rezultāti, tad jau neko neteiksim. Ja būs sūdīgi, tad sazināsimies. Tu atnāc, tu redz CRM, tev šodien tam jāpiezvan, tam jāpiezvan. Ar šo cilvēku tu runāji par to pēdējo reizi, ar to. Piezvan, atsaucies, atskaities, viss. Tu esi gatavs lietot CRM, atstāšu linku tepatās apakšā zem YouTube video, sāc lietot CRM, tepatās Maverikā, man komanda tev pilnīgi visu uzbūvēs un pamācīs, apmācīs, parādīs un izdarīs, lai tu sasniegtu maksimāli liels rezultāts. Tā kā līdz nākamajam video, lai tev izdodas un forša diena. Čau!